labrīt. Jožam. Ļoti ātri jožam. Šodien ir brīvdiena. Jums droši vien ir darba diena. Bet piezvanīja kaimiņi un aicina lielo dēlu uz paintballu. Dēļ mēs steidzami dodamies visi aizvest viņu tur, kur vajag, lai viņš brauktu uz meža parku, tur, kur ir paintballs. Jā, nu tā, viņam nereāls prieks. Es, paldies Dievam, ka man nav jābrauc. Man tāda lieta nepatiktu. Noteikti tas, nav manā stilā. Bet tāda mēs dodamies. Šodien tādas zaļas astiņas uzkrāsoju. Nezinu, tāds labs noskaņojums, jo saule daudz ko dod. Tu pamosties un redzi sauli. Tāda pusgalviņa. Esmu jau mājās. Puikas izgāja ārā spēlēt futbolu. Tā, es visu laiku kaut kā cenšos nolikt statīvu. Un īstenībā, kamēr nav personīgā filmētāja, ir ļoti grūti. Labi, nezinu, vai tāds, mans otrs kaķīts atnāca. Jā, tikai pusīt atkal būs. Bieži ir tikai pusīts, un es vienmēr domāju, ko man darīt ar tām pusītēm. Un kad es safilmēju kaut ko, un visu laiku redzams kaut kādas tur pusītes. Tāds ir. Vēl mati krīt šausmīgi, bet man, paldies Dievam, tiešām tās sprogas, ja, tas ir superīgi. Nē, es tiešām, paldies Dievam, viss tiešām tik interesanti. Un vīrs nopirka nepareizo ābolu etiķi. Nevajag domāt, ka Maksimā pa €1,20 ir dzerams ābolu etiķis. Un piedamām, es vienam saku, vispār smaržo pēc parastā etiķa, tādu dzert iekšā tiešām nevar. Un es saku, vismaz pudelē. Pudelē ir, tā kā krāsu viņi ir pielējuši. Nē, izrādās arī krāsa, tā ir pudeles krāsa. Bet pats šķidrums arī ir balts. Kaut gan ābolu etiķim, to, ko es pērku un dzeru, un šis vislabāk patīk. Un vispār, jo dabiskāku un tiešām augstāk certificētu ābolu etiķi dzersiet, jo labāk. Tā kā es esmu pārliecināta, ka mēs te visi esam savākušies ābolu etiķa dzērēji. Labi, joks. Tad es neesmu vēl ēdus, pulkstenis ir 12:30. Pie mums būs ciemiņi. Un es tā domāju, labi, man ātri drusku kaut kas ir jānovāc, kaut kādi krikumi, ja? Tā jau mums īstenībā māja visu laiku ir tādā līmenī. Es arī puikām saku, mājai ir jābūt tādā līmenī, ka ciemiņi var ierasties kuru katru brīdi. Nekur man rokas sprādz. No tiem bumbulīšiem, ko es tomēr nopirku, un viens pietrūka, beigās ir zils, bet ir skaisti. Labi. Zeķis. Uzadīju 2, tādi kā māļiņki, biezas. Un vēl vajadzēs mazajām uzadīt. Un tad atkal man būs kaut kāds cits projekts. Es nezinu, varbūt es tādu šallēdīšu sev. Es saprotu, ka man nav īsti ko likt ap kaklu, man ir tāda zaļa, bet tāda jau, ziniet, bumbulīši rodas, tāpat kā šitam džemperim. It kā foršs džempers. Paklausieties, tāda tēma šodien. Es jau taisīšu tēju, un tad izstāstīšu kādu tēmu. Par to ābolu etiķi es izdomāju, ka es ar to skalošu matus. Pavisam godīgi. Es domāju, ka es paņemšu pudeli, atšķaidīšu ar parastu ūdeni, un es bieži vispār nelietoju kondicionieri. Vispār nelietoju. Pirmkārt, ietaupās nauda. Visu laiku par to naudu. Varbūt drusku apsēsta. Nē, neesmu apsēsta. Man vienkārši liekas, ka nav ko tērēties tur, kur nevajag tērēties. Un ik pa laikam ielikt masku, bet man arī man laiku tas prasa. Laikam man tie kondicionieri nepatīk, jo tas prasa laiku. Un viss atņem dzīves laiku. Jā, to es domāju izmantot. Tagad gatavošu tēju un arī domāju. Neesmu vēl ēdusi, gribas ēst, bet tūlīt nāks ciemiņi. Varbūt vienkārši kaut kas ir jāuzgrauž. Kaut kādi rieksti, drusciņ kaut kas. Jā, un tēma bija tāda.
vīrs man rādīja kaut kādu džemperīti. Ne, man jau ir ābolu etiķis. Jo es no rīta neizdzēru. Džemperīti, nu tādu, kas ir tā kā ziemā kā pamatkārtiņa, ja mēs ģēbamies sīpoliņā, ja? Un džemperītis maksā 40 eiro, un viņš saka, dārgi, ne? Bet tāds, nu, vienkārši plāns, apakšā tā kā kokvilnes. Un es viņam saku, cik ilgi tu to džemperīti nesāsi? Nu, cik nesāji iepriekšējo, to krekliņu, teiksim, pat tā. Viņš saka, 6 gadus. Man acis tādas lielas. Un tad izdali 40 ar 6 gadiem. Tas nozīmē, ka īstenībā mēs dažreiz nepadomājam par to, ka kaut vai grāmata, ja? Tad, kad mēs redzam cenu 40 eiro vai 45, un sliekas, ak, Dievs, cik dārgi, jo man tas jāsamaksā vienā reizē. Bet patiesībā autors to ir rakstījis, piemēram, 4 gadus. Vai pat 10 gadus, un tad izdaliet, cik viņš dienā patiesībā nopelna tos 4 gadus, kad viņš varbūt nenopelnīja neko. Nu tā. Tāpat arī šo džemperi. Es neatceros nopirkt pa 30, bet nu viss ir tādos jau bumbulīšos. Kaut gan nav garš laiks. Tas bija kaut kāds reservets vai mozaīka, nu kaut kāds tam līdzīgs. Nē, nu labi, pa māju es tēt nesāšu, bet tā. Tomēr laikam ir izdevīgāk. Protams, to jau es iepriekš zināju, pagaidīt, sakrāt lielāku summu un nopirkt kaut ko vērtīgāku, tāpēc, ka pēc tam tas periods, cik mēs nesājam, īstenībā ir diezgan garš. Nu, nē, nu ir cilvēki, kas nopērk un izmet, uzreiz nopērk un izmet. Atcerējos vēl, ka man ir jāvāra sunim, un sunim es vāru, rekur, vistu kakliņi, aknas, un kuņģi vistu, jo ir tā, es ik pa laikam, tad, kad man ir slinkums un negribas visu vārīt, tad es nopērku sunim konservus. Bet tad, kad brīžiem arī nopērku veselu vistu. Jā, izvāru vienkārši veselu vistu. Un kā Mārtiņš Sirmais teica, ka tas ir visprātīgākais veids patiesībā. Nopirkt vienmēr veselu vistu un tad sadalīt pa daļām. Tām zupai, tām tas un tā tālāk. Jā, es piekrītu. Bet dažreiz mēs nopērkam veselu vistu un ēd arī kaķi to vistiņu, labprāt. Un suns. Jā, un tad es vienkārši sadalu. Bet šajā gadījumā tas ir tie nav subprodukti. Nē, ir kuņģi. Aknas, jā, tie ir subprodukti. Un vistu kakliņi, briesmīgs skats, ne? Nu jā, mana oma lauku. Uz mani dusmojas, tāpēc, ka es neēdu gaļu. Es neēdu cūku. Es neēdu ieliešu ūdeni. Jā, līdz ūdeni viņš iekšā. Trauki vēl nesavākt. Jā, es neēdu cūku, teļu, govi, zirgu un tā tālāk. Bruņurupučus neēdu. Neko neēdu tikai īstenībā dažkārt vistu. Un tad arī tad, kad, teiksim tā, ka acīs cērtas. Un tāds pateikšu, jā, man ompiem saka, tev mati krīt ārā, tāpēc, ka tu neēd tā kā vajag. Jā, es piekrītu viņai. Man mati krīt ārā, tāpēc, ka es neēdu tā kā vajag, nevāru nekādus tur tos no kauliņiem buljonus, augsto gaļiņu un tā tālāk. Viņa, jā, uz mani vienmēr dusmojas, ka es neēdu normāli, bet man šādā ziņā, man kaut kādā mērā atbalsts ir Fredis Fredenfelds. Viņam uzvārds bija SVH runātājs. Viņš teica tā, man ētiskie principi ir augstāki par mana paša, tā kā, nu, to būtību un viņa veselības stāvokli. Un es īstenībā laikam arī piekrītu. Jā, es zinu, ka man daudz tāt rakstīs varbūt komentārus vai kādas
Jā, man etiskie principi ir augstāki par manas pašas veselību, jo kas tāda esmu? Nu, pēc būtības tā. Nu, it kā esmu un it kā neesmu. Un tāpēc es, pirmkārt, tas ir no lauku pieredzes. Toreiz, kad es biju bērns, bieži vien, tā kā teica, orē, mēs tādu siventiņu kausim, un tad uz galda tas siventiņš bija. Tad, pirmkārt, es dzirdēju vienmēr to kviekšanu, kā cūciņu kviec tajā brīdī, ka viņi tiek nodurti, teiksim tā, atvainošanos. Nu, kad nogalināti tiek. Briesmīgi. Manā skatījumā. Un no visām telītēm, ka vajadzēja atvadīties. Es teikšu tā, ka cilvēku laikam ir dažādas jūtības pakāpes, un tas ir normāli, ka mēs esam dažādi. Un paldies Dievam, es īstenībā tad, kad man krusmeita vienu brīdi neēda, par teikt neko, un bija vegāns, es man neatceros, ko viņi vienā brīdī tur ēda ar savu, savu kompāniju, teiksim tā, jauniešu. Man likās ļoti labi. Paldies, ka viņa neēda. Paldies, ka ir mazāk to gaļas ēdāju. Nu, labi, nu, tie, kas ēda, arī normāli. Es nezinu. Es skatos pēc tā. Es ēdu to, ko es spētu nogalināt, laikam pati. Atvainojiet, ka tāds princips, bet, piemēram, vistu. Jā, nu, varbūt es paņemu tādu vistu un šņakt, jo es zinu, ka man kursabiedrine, ar ko man bija ļoti tūs draudzības tā kā attiecības, viņa arī stāstīja, jā, ka vecā mamma viņai lika kaut vistas. Un viņa teica, nu kā, paņēma un kāvu. Savos 22 gados. Jā. Tad vēl lasu to grāmatu, ko es teicu pagaidim. Man te visādas grāmatas abās tā, kas ir tā dabiska uzvedība. Smaga grāmata. Teikšu, kā ir. Laikam tāpēc, ka tur ir kaut kas tāds, ko es pati arī esmu piedzīvojusi. Jā, un līdz ar to tas ir tā kā nepatīkami, man gribas ātrāk izlasīt. Šeit tik daudz vēl jālasa, bet man nepatīk lasīt, ja godīgi. Tās ir drusku tā kā ciešanas, bet es to eju tā kā terapiju. Nepatīk lasīt. Man tiešām smagi iet. Būtu interesanti, ko citi saka, ja? Dabiska uzvedība par šo grāmatu. Un tur ir tā kā tā autore, nu, to galveno varoni, tā kā izceļ kaut kādā mērā un saka, viņa ir tāda vienīgā, kurai ir tāda tā kā trauma, un kas ietekmēs visu viņas dzīvi. Nu, tā trauma, bērnības trauma. Bet es gribu pateikt tā, īstenībā es atceros, jā, to sajūtu. Ir visādas lietas, kas ir notikušas arī manā dzīvē, bet es domāju tā. Viens ar savu traumu un kaut kāds īpašs jūties tik ilgi, kamēr tā kā neizstrādā, kamēr neej pie terapeitiem, nedomā pats, neskaties, nelasi, kamēr neizstrādā to kaut kādu to smilšu maisu, kas ir šeit iekšā uzkrāts, ja? Kamēr neizstrādā, tad tas berž un jūties tā kā viens un unikāls ar to savu sāpi, bet līdz ko izstrādā, muļā, nu, piemēram, gadiem muļāju, ja? Arī to sēšanas traucējums un tā tālāk. Ja tik ilgi muļā, vienkārši vienā brīdī, tas, nu, tā kā iztīrās no šejienes. Nu, visa šitā krūšu daļa, kur pilns ar smiltīm sasists iekšā, tas vienā brīdī tā kā, jā, tur tās smiltiņas vienmēr paliks, bet tādas, nu, minimālas. Tā. Un tad vairs nejūties unikāls, jo tad, kad paskaties raidījumu, dzīvē nav melnraksta, tad pēkšņi saproti, paklau, jā, viss ar tevi ir ļoti normāli. Viss ar tevi ir normāli kaut kā noticis, jā, bet to, ko cilvēki citi piedzīvo, tas ir kaut kas vienkārši, nu, katastrofāls. Tā, man būs vakardienas lociņi, es izdomāju, ko es ēdīšu. Tāpat skābēt kāposti, jā, un puķkāpostu nedaudz salikšu, visu samaisīšu ar eļļu un klāt riekstus. Nedaudz tāds maisījums. Un es visus riekstus īstenībā apcepu vienmēr.
Vienalga kādus nopērku, apcepu un nedaudz piebaru sāli. Nezinu, man liekas, ka tur varbūt arī parasti jau saka, vajag pat nomazgāt. Man mats viens ir, kur ir. Labi. Jā, es vēl iedomājos par to. Tagad ēdot. Īstenībā ļoti ilgu savas dzīves daļu. Es esmu vienmēr dzirdējis to teikumu, ēd taču beidzot normāli. Bet visi cilvēki tie, kuri ir sirkuši ar kaut kādiem traucējumiem, ar ēšanu saistītiem, sapratīs, ka mēs reāli nevaram to realizēt. Un es drīzāk gribētu tā kā kļūt imūna, tiešām, lai man neuztrauc citu cilvēku viedoklis par to, ko es ēdu, ko es neēdu. Un ja kāds man pārmet par to, ka es kaut ko neēdu, tad lai man tas tā kā ir kā pīlei ūdens, ka man tas pilnīgi neuztrauc. Un tā. Daudz jau tādi jautājumi, par ko man gribētos, lai man kāds kaut ko saka, un man tas būtu kā pīlei ūdens. Un es tā vienmēr tā kā par daudzām tādām lietām, ko man kāds pasaka, es nodrabu. Un pēc tam tu tikai par to domāju. Jā, viesā kādu noteikti vajag. Un tāpēc man vajag šādu te kanālu. Jā. Vajag šo kanālu, un es iedomājos, es jau neko tādu citādu nedaru. Man vienmēr paticis runāt ar sevi. Un arī iepriekš, kad es vēl neko nefilmēju, es bieži vien vienkārši skaļi pastāstu sev kaut kādas domas. Jā. Man tas vienmēr ir paticis. Tā kā neko tādu citādāku, tā kā ārkārtīgi neparastu sev es nedaru. Domāju par to, ka vispār nezīmēju apļus. Ja godīgi, izslēgšu arā, teikt nosūcēju. Jā, nezinu. Es nezīmēju apļus. Es tā arī šo neesmu pabeigusi. Un es nezinu, kas ir. Es nevaru tā kā saņemties. Un es ļoti nepatīk. Drausmīgi, un es katru dienu redzu, jā, rekur tas nepabeigtais darbiņš, ko es toreiz novicināju, un tā tas arī ir. Man liekas, ka es vairs to nemāku. Man liekas, tā kā, ka es uzlikšu to apli, es nezinu, kas man tur jāzīmē. Un tas baltās lapas izmisums man īstenībā ir tik liels, ka es, jā, man tiešām liekas, ka es to vairs neprotu. Bet es zinu, ka es rītdien no rīta sev piespiedīšu. Es šodien šo izkrāsošu un sev piespiedīšu. Es vienkārši negribu tik ļoti to atstāt atmatā, jo viens ir kaut ko izrunāt, piemēram, kaut kādas jūtas, ja? Bet cits ir tās izzīmēt, ja? Un kaut ko tā kā izvilkt ārā no zemapziņas. Jā, tas ir kaut kas atkal cits. Labi, viss pagaidām. Un tūlīt būs bērni atpakaļ, visi. Mums būs ciemiņi, un taps ne īpaši, ne tas veselīgākais ēdiens, bet dažreiz jau var. Tie ir nageti. Cepti eļļā, kā fritēti, un arī frī kartupeļi. Un klāt kā piedevas dārzeņi, svaigi dārzeņi. Tādā veidā var kaut ko glābt šajā situācijā, kad viss ir tik eļļens. Jā, un tā ir tad, kad ņem ārā. Un tāds kazans ir tīri izdevīgs katram mājās, arī dzīvoklī. Kaķis ķer pēdējās saules peldes. Ne, viņš ir dzīvs, viss kārtībā. Čau. Tā esi. Viņš mani nedzird, bet viņš mani jūt. Ieraudzīt, cik man ārprāts skaista ēna uz sienas. Jā, pievakare, dosimies vēl ar suni. Paldies visiem, kas skatījās, uz tikšanos citu reizi.